apstājies. Igors teica būt mājās. Cik tagad pulkstenis ir? Paskaties. Tā kā tā būtu pēdējā reize. Saprati mani? Gatavs? Gatavs. Vārds? Jāna. Uzvārds? Frolova. Vecums? 20. Dzīves vieta? Cesu iela 11 Rīga. Ģimenes stāvoklis? Neprecējusies. Nodarbošanās? Menedžere, privāts biznes. Vecāki? Tēvs Roberts Frolovs, izbijis kruķis. Māte Ieva Frolova mirusi. Gadu atpakaļ heroīna pārdozēšana. Tātad, kā viss notika? Sāc no paša sākuma. 1990. gads. 23. maijs. Mans tēvs Roberts Frolovs nepacietīgi gaida Rīgas dzemdību nama gaitenī. Roberts? Jā. Jūs nenāksiet? Nē, es nepanesās. Tu mierīgi, izbeidz ākstīties, runā par lietu. Nu, taču teici no paša sākuma. Zībālbļa. Ko tu teici? Nomierinies. Neko. В общем, кейс, jā, karoči. Bez karoče. Īsāk sakot, jāsāk laikam ar klubu. Jo tur es pirmo reizi ieraudzīju Danielu. Toreiz draudzenes mani aizvilka uz Tīnas kondu. Nezinu, kāpēc. Nē, nu, bet beigās bija tīri neko. Daniels man ļoti iepatikās, un es sāku bieži uz turieni. Es izdomāju, ka vajag ar viņu iepazīties, bet visu laiku nesanāca. Vai nu viņš nebija uz vietas, vai es nevarēju. Vienā reizē man draudzene iedeva pamēģināt ekstaziju. Man iepatikās. Atradu dīleru, sāku pati pirkt, bet vienreiz uzrāvos. Dzirdēju, kā viņi runā par kaut kādām narkotikām un dīleriem, pieminēja arī Danielu. Man uzreiz saslēdzās kopā bilde, un es izdomāju ideālu plānu, kā viņu dabūt. Daniels! Tas Džeks tur ir Daniels! Viņi te uzreiz tā vienkārši paņēma un sūtīja iekšā. Да не так, блядь. Valoda! Valoda. Da kas tev nepatīk? Normāli nerunāju, karoči. Īsāk sakot, pagāja mēneši, kamēr viņu tur. Da es nezinu, ko viņi tur darīja. Viņi man ne trešo daļu neteica par to, ko viņi tur dara. Da viņi mani vispār sākumā negribēja ņemt. Es pazinu Danielu, bet viņam nevienas normālas zacepkas nebija, nu i vot. Tad jūs ar Danielu bijāt tikušies jau iepriekš. Nu nē, es adresu, ka bija. Ņem. Mēs redzēsim, kur tu esi. Un atceries, tas uzdevums ir? Aizēju, nopērku, paņemu naudu, ne jo... Jā, pareizi. Un atceries, mēs tepat esam, mēs visu redzam, visu dzirdam. Tiek izdarīts kontrola pirkums, mēs uzreiz pārņemam vadību. Tev ne par ko nav jāuztrauc, mēs visu kontrolējam. Skaidrs? Jā. Pagaid. Runā. Jā? Jā, čau, te Daniels. Čau.
Es kavēšu kāds 10 minūtes. Tev varēs pagaidīt? Jā, labi. Davai, čau. Paldies, čau. Jāna? Jā. Sorry, ka likt tev gaidīt. Braucam? Bija sarunāts kaut kur braukt? Tad netaka. Nu, tad kāpēc piekrīt? Ko, kāpēc? Man taču misija bija jāatbilda kontrola pirkums. И всё такое. Блядь, slepenais ežams biju. Nu, protams, ka es piekritu. Tāds bija mans mērķis. Tie tur, laikam, pārmīzuši jēgu bija. Viņi uz to nebija gatavi. Policija strādā labāk nekā tu domā. Jā, nu Jā. nezinu. Viņi smagi vēl atbrauca. Pa to laiku mani varēja nogalināt, apzagt, izvarot. Ja Daniels būtu tāds. Kas tad ir Daniels? Viņš tev atpazina? Nu, nē, viņš man nebija redzējis. Varbūt kādreiz... Cik ilgi jūs braucāt? Nu, ilgi mēs braucām. Mēs daudz runājām. Par ko jūs runājāt? Par visu runājām. Par grāmatām, par mīlestību. Izrādījās, viņam nav draudzenes. Par narkotikām jūs runājāt? Nu, nē, par to. Daniels lieto narkotikas? Nē, pats viņš nelieto, tikai pārdot. Es daži mēģināju vienreiz, bet šis nepakam. Nu, tāds viņš ir. Burgerītis. Nevajag. Tik skaista meitenē, kā tev nav jāmaksā. Neinteresē, kā viņš tev aplido. Saki, Jana, kādas ir tavas attiecības ar tēvu? Jana, nav laika man tagad. Pagaidi vēlāk. Jā, kad tevi patiešām vajag, tad tev nekad nav laika. Kaut vienu reizi mēs būtu par to runājuši. Bet tu izturies tā, it kā nekas nebūtu noticis. Kā mamma vēl joprojām būtu šeit. Viņš atbalsta šo tavu ieceri iesaistīties policijas operācijā? Nē. Viņš par to neko nezināja. Nu, vismaz no manis ne. Hei, halo, tu man dzirdi? Mēs tagad cenšamies viņai sadzīt pēdas. Ko nozīmē cenšamies? Klausies, es viņai iedodu GPS. Viņi to izslēdz. Bez GPS es neko nevaru izdarīt. Tā ir signāls! Pagaidi, es to pārzvanīšu. Ko mēs te gaidām? Sašu. Nu, kas tur notiek? Viņi ir iekšā? Jā, ir.
Nu, kas jums tur notiek? Apmaiņa jau bija? Nē, nekas nebija. Klausies, mēs esam gatavi rīkoties. Ej un izdari, kas tev Vāc, kā lai es zinu, kas man jādara, viņš teica sēdēt un gaidīt. Ko gaidi? Kā lai es zinu? Blīn, klausies, tu tagad nedomā, viņš tur salaid tevi. Saprati? Neko es neteicu. Tavs kāds ir ceļā un tu liek uz šeit. Tāpēc kāds tevs? Kāda vēl pēc? Tāda vēlna pēc. Mums ir labs mūrs. Cik tālu ir? Kontrola pirkums vēl nav bijis. Kāda mašīna? Čāls mokoja. Kāpēc tevs ir šeit? Kas Kāpēc notika jūs tālāk? viņam zvanījāt? Kas Kāpēc notika tevs ir tālāk? šeit? Kā viss beidzās? Jāna! Jāna, kā viss beidzās? Stāvi! Brauc! Jāna, kas notiek? Jāna! Kur jūs aizbraucāt? Nu labi, lai viņi iekšā. Izslēdz kameru. Jāna, tēvs grib ar tevi runāt. Bet mēs pabeigsim vēlāk.